Jā, braucam? Bet jābrauc. Vai tik kā, nu tā uz minūti var iziet ārā uz minūti. Diemžēl veči neko nevar darīt. Nu, vismaz bišķi. Vakar grūti gāja mums kaut kā. Sākumā viņa ļoti ātri spēlēja, tā kā tas 2 spēles 2 dienās tomēr bišķiņ nogurdina, bet viņi bija bišķiņ svaigāk varbūt un viņi kaut kā labāk kustējās pa mums un bija tā labi saspēlējušies, bet tas nav attaisnojums tāpatās. Vajadzēja uzvarēt šo spēli, bija baigi svarīgā, bet vismaz punktu izcīnījām. Es labprāt to iemainīt pret uzvaru, pret tiem 3 punktiem, bet ir forši kaut ko tādu arī dabūt. Jā, tie ir pulkstundis. Var redzēt. Tāds smags pulkstundis. Pirmo reizi kaut ko tādu dabūju. Pats nemaz nebija īsti apskatījies. Jā, tā kā forši iegravēts, smuki. Būs atmiņā no Latvijas čempionāta. Tas man īsti ko neizsaka baigi. Galvenais ir labi nospēlēt visai komandai un dabūt tos 3 punktus, tas būtu bijis tas visforšākais. Būtu turnīra tabulā arī jaukāks skats un tie punkti būtu noderīgāki. Būtu mēs vēl vienu solīti tuvāk tam ceturtdaļfinālam, kur mēs ejam. Kā jau katru rītu, pirmā lieta, kas mums ir jāizdara obligāti, ir jānoskanē kartiņa savējā priekš Covid. Tur ir uzdot 3 jautājumi. Kā tu jūties pēdējās 24 stundās, vai ir kādi simptomi un vai tu lieto aptur Covid aplikāciju. Tā kā tas ir obligāti katru rītu jāizpild un ir izpildīts, ir zaļš, viss ir kārtībā un var doties dzīvē. Es teikšu tā, galvenais ir plus mīnus zināt tos basics, kāds komandas, teiksim, viņa formējums, teiksim, gan uzbrukuma zonā, gan vidējā zonā, gan aizsardzības zonā, uzbrukuma zonā. Plus mīnus saprast, ko viņi cenšas spēlēt. Mums jau arī treneris sīkāk un spēles video to parāda, tā kā pēc idejas kādam džekam varbūt nepatīk baigi iedziļināties spēlē un viņš grib vienkārši fokusēties uz sevīm. Tad viņš spēles treneris parāda, teiksim, tās nianses sīkums, tās detaļas. Mēs skatāmies Itālijas, Norvēģijas spēli, mums rītā jāspēlē pret itāļiem. Es šo to pierakstu par komandām, jo pēc tam arī ar Norvēģiem jātiekās. Paskatos, ja ir kaut kas, tad piefiksēju. Tā, visi kopā ar treneriem sēžamies un liekam kopā to bildi. Brīvais laiks, ja? Nu tāds, reku mums ar Māru šeit. Šodien tāda pirmā diena, ka mums nopietnais turnīrs savā starpā gala tenisā, bet labi, ka vismaz šitā laika var pavadīt. Un kaut kad sen bija spēlējis gala tenis, tagad atkal gribās atcerēties. Bet istabiņā, dators, telefons pēc spēlēm, tā jau, jā, kaut ko vajag noteikti, lai atslēgtos. Man patīk 7 spēles. Šeit mums, diemžēl, 7 spēles vēl nav bijuši. Tīrīgi 8-15, liekas, tas bišķi pa vēlu. Pēc spēles atbrauc mājās jau ir, cik mājās atbrauc viesnīcas. Vakariņas tikai 11:30, kaut ko līdz to tur izgulēties arī bišķiņ grūtāk, bet jā, es laikam tomēr būtu tas vakar spēles cīnītājs. Pēc rītdienas? Jā, viss kārtībā, būs labi. Galvenais labi izgulēties, atpūsties šodien un tad jau rītdien kaut cik agrā spēle, nebūs vairs tik vēl, tā kā tas būs labi. Spēlēsim kā komanda, tad būs viss super.